Sveiks, skolēni! Mani sauc Mārtiņš. Esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Iedomājies, ja tu pieņemtu izaicinājumu veselu nedēļu neizmantot elektrību. Kā izskatītos tā nedēļa? Padomāsim. Tātad televizors, dators, telefons nedarbotos. Tad vienkārši tiem ir ļoti vajadzīga elektrība. Tos nost leduskapis. Ēdienu nav kur uzglabāt. Tejkanna, elektriskā tejkanna nevar uzsildīt ūdeni. Līdz ar to var izmantot tikai tā, kas būtu uz gāzes. Bet tad veļas mašīna arī ne visu naktos mazgāt ar rokām. Ja, un tad sanāk, vēl daudzas citas elektriskās ierīces nevarētu darboties. Tad, lai mēs varētu dzīvot tā, kā mēs dzīvojam, un varētu izmantot visu tās ērtības, ko mums piedāvā elektrība, tad tiešām tā elektrība ir vajadzīga. Bet kur tad tā elektrība īsti rodas? Ja jūs noteikti esat redzējuši, ka mājai pienāk klāt vadi, un pa tiem vadiem tālāk mēs zinām, ka var pieslēgties ar dažādām ierīcēm. Bet kur tad pa tiem vadiem tur nāk tā elektrība? Esat noteikti dzirdējuši par tādām elektrostacijām. Un tā. Tāpēc man uzreiz jums būs pirmais uzdevums. Uz lapas. Tad noteikti jums ir vajadzīga lapa, ja, un rakstāmais. Un uz lapas jūs uzrakstat uzdevums numur 1 un kopā vajadzēs tad tagad pārbaudīt. Es saukšu dažādas elektrostacijas, par tām stāstīšu un attiecīgi skatoties uz attēliem, jūs varēsiet paši padomāt, kura tad tā ir tā elektrostacija. Ja, tad, pirmajam uzdevumam mēs uzrakstam tātad numuru 1, 2, 3, 4 un 5. Un pretī pie katra numura uzrakstam, kas tā par elektrostaciju. Un tā. Ja mēs skatāmies šeit, tad mums ir 5. Sākšu stāstīt par pirmo, kas ir visizplatītākā Latvijā, un kad pa upi plūst ūdens, ja tas darbina speciālas turbīnas, kas ir hidroelektrostacijās. Un tad tās turbīnas tālāk darbina ģeneratorus, un sanāk tādā veidā hidroelektrostacijas ražo elektrību. Un jo lielāka ir ūdens plūsma, jo attiecīgi vairāk elektrības spēj saražot. Un tālāk aiziet pa vadiem uz mūsu mājām. Esat noteikti dzirdējuši par tādiem vēja ģeneratoriem. Tad uz tāda liela stāba ir milzīgs rotors, tas griežas, kad vējš pūš virsū, un tas propellers darbina elektroģeneratoru arī, un tas ģenerators saražo elektrību, ko tālāk aizsūta pa vadiem uz mūsu mājām. Es varbūt redzējis kādam uz jumta saules baterijas. Tās neizmanto lielā apjomā Latvijā, bet noteikti atsevišķām mājām tur varētu mēs ieraudzīt, kā tad īsti ir tās saules baterijas. Un tur sanāk tā, ja saule mums spīd tām virsū, tad attiecīgi tur notiek ķīmiskie procesi, kas tālāk darbina visu to elektrotīklu, ja tad tajā konkrētajā mājā. Iespējams, esat dzirdējis par tādām termoelektrostacijām. Precīzāk, termoelektrocentrāls, jo tur vienlaicīgi iegūst gan siltumu, gan elektrību. Tur sadedzina dažādu kurināmo, tālāk saražo daudz tvaiku, un tas tvaiks griež turbīnas, un tālāk tas darbina elektroģenerators. Atkal mēs dabūnam elektrību un gatavs. Tad mums ir jau 4. Un 5.
Piektais ir tāds, ko Latvijā neizmanto. Tas ir ātomu elektrostacijas. Varbūt es par tādām pat dzirdējis. Ja? Tad tur izmanto speciālu kodoldegvielu. No tās kodoldegvielas iegūst daudz siltuma un tālāk darbina elektroģenerators, kuri saražo elektrību un tieši tāpat pa vadiem aiziet jau uz mūsu mājām. Vienīgais ne Latvijā, tas ir citās valstīs. Nu ko? Vai esi paspējis uzrakstīt, izdomāt? Kurš tad mums ir katrs numurs? Tad es vēlreiz nosaukšu tādā secībā, kā es stāstīju, bet tas nenozīmē, ka tie numuri sakrīt. Ja tad pie pareizā numura pierakst. Tad mums ir hidroelektrostacijas, mums bija vēja ģeneratori, saules baterijas, termoelektrocentrāles un atomu elektrostacijas. Pierakstīji? Malacis. Nu ko? Tad ķeramies tālāk pie tā, ko mēs varam tad ar to elektrību izdarīt mājās. Un šeit man ir vads, ja, pa kuru rekur pienāk elektrība, un šeit man ir jau pašam pagarinātājiem slēdzis, un te ir iekšā rozets ļoti uzmanīgi, tur ir tiešām augsts spriegums. Un kas tad mums sanāk tālāk? Katru ierīci mēs varam, rekur, ja es paņemu lampu, ja tad lampai mēs skatāmies, man iekšā ir spuldze, tālāk aiziet vads, slēdzis, tas noteikti būs iekšā gandrīz visās elektroierīcēs, bet varbūt var atrast mājās kādu, kurai nav, ja, un attiecīgi, protams, kontakts, ko mēs varam ielikt iekšā rozetē. Tā ir. Nu ko? Pārbaudam. Darbojas ar slēdzi, es varu darbināt ierīci. Kāpēc ir vajadzīgs slēdzis? Patiesībā jau slēdzi varētu arī neizmantot. Bet, lai nevajadzētu katru reizi raut to ierīci ārā un iekšā, ja, tad tāpēc arī ir mums tas slēdzis. Ja tu šeit skaties teikannai, arī mums slēdzis parasti būs kaut kur sānā, ja, tad šeit, kur mēs varam ieslēgt, tūlīt pat uzliksim un pārbaudīsim. Es uzlieku virsū, ieslēdzu, man iespīdās uzreiz indikators, un galu galā es varu pat jāpagaida nedaudz, tad sāk svārīties, un es vēlāk pat varēšu sev tēju uztaisīt. Tad, rekur jau parādās pirmā skaņa, kā reiz sildās mums ūdens tajā teikannā. Bet tikko izslēdzam slēdzi, tā arī mums tā apstāsies. Nu ko? Tas nozīmē, katrai elektroierīcei mums ir pats patērētājs, vads, slēdzis un galu galā rozete, kur mēs to visu iespraužam. Pamēģini tagad mājās izpēti vairākas ierīces. Nu, pieņemsim 5 ierīces un pasties, vai visām ir slēdzis, vai tomēr kādai varbūt nav. Un tā, sev uz lapas uzraksti. Otrais uzdevums. Nu un tā, es sākšu noteikti ar spuldzi. Tātad man pieņemsim galda lampa, kas man ir šeit, es varu pierakstīt. Galda lampai ir slēdzis. Nu, tas, protams, tā ir tikai viena ierīce. Ja? Tad attiecīgi liekam otru ierīci, trešo ierīci, ceturto un 5. Tad kopā veselas 5 ierīces pārbaudi, pasties, ir slēdzis vai nav. Un pamēģini varbūt atradīsi kādu, kurai nav slēdzis. Pamēģini. Noteikti ieraudzīs, ka ir ļoti daudzām. Pamēģināsim tūlīt pat uztaisīt elektrisko slēgumu, bet nu jau tādu miniatūru, kas būtu taisāms uz galda. Tādā ziņā, ja tev ir mājās baterija, spuldzīte, vadiņi un slēdzis, tad to arī varēsi uztaisīt.
ja tev ir, tūlīt pat aizskrien sameklē, lai mēs varam to kopīgi uztaisīt. Un tā, kā reiz, kā es teicu, man ir baterija, vadiņš tāds neparasts, tad ir slēdzīts un spuldzīte. Nu, un tad to visu, ja es saslēdzu kopā, tā. Man sanāk, no šiem te 4 elementiem ir vesela elektriskā ķēde. Tātad, ieslēdzu, ir. Man var redzēt, ka darbojas tā elektriskā ķēde un spuldzīte tiešām spīd. Tad, protams, ka spuldzītes vietā varētu izmantot arī kaut ko citu. Pamēģināsim tūlīt, tad es izslēgšu. Jā, un tādā veidā. Protams, ka varētu šķist, ka, nu, priekš kām to slēdzi vajag un tam līdzīgi. Es varētu pielikt arī šādi un patiešām man spīdēs. Bet iedomājieties, lukturīti, piemēram, kabats lukturīti, kuram nav slēdža. Nu, tam ieslēdz iekšā, visu laiku tērējas baterijas un viss. Tāpēc ir svarīgi, lai tas slēdz būtu. Mēs varam kādā brīdī ieslēgt, kad mums vajag, un izslēgt, kad nevajag. Tādā veidā mēs varam ietaupīt elektroenerģiju un netērēt tās baterijas. Pamēģināsim izmantot vēl citu elektropatērētāju. Tā. Jo, ja spuldzītes mēs varam izmantot kā, pieņemsim, apgaismojumu, tad noteikti, pieņemsim, mikserī vai veļas mašīnā vai citās tādās ierīcēs būs motors. Un šeit, ja es darbojas, uzliksim virsū šādi, nu, un pamēģināsim iedarbināt. Rūts un dūts, reka pilnīgi aizlido prom. Ja tātad, rīktīgi darbojas. Nu, protams, ja nav šādi vadiņi, var izmantot arī šeit. Man ir dažādi citādi vadiņi. Pamēģināsim saslēgt šeit elektrisko ķēdi, kur man ir, nu, vairāki patērētāji kopā. Tad es salikšu šādi. Man būtu spuldzīte, man būtu motoriņš pirmais. Saslēgšu to visu. Es noteikti ielikšu arī slēdzi. Tad šeit ar vadiņu es tālāk savienošu to vēl pie viena motoriņa. Šādi. Nu, un galu galā šādi. Ir elektriskā ķēde. Šobrīd ieslēdzam iekšā. Man darbojas gan propellers, viens, gan otrs, gan arī spuldzīte. Vienīgais šobrīd spuldzīte man spīd netik spoži, kā tas būtu, nu, ja man nebūtu tie motoriņi klāt. Ja, tad, ja mēs tur saslēdzam vairāk kopā ierīces, tas patērē vairāk elektrību. Ja, tādā ziņā. Bet svarīgākais, kādas tad bija tās 4 sastāvdaļas, kuras mums vajadzētu izmantot elektriskā ķēdē. Atceramies, mums ir vajadzīgs patērētājs, tad spuldzīte, motoriņš vai kāds cits mas vai liels, ja, patērētājs. Tad mums ir vajadzīgi vadi, mums ir vajadzīgs slēdzis un galu galā barošanas avots vai strāvas avots. Tūlīt pat arī ir 3. uzdevums. Un tā, šeit mums ir elektriskā ķēde. Tad tavs uzdevums ir tai elektriskai ķēdei uzzīmēt, kur tad ir tās visas 4 sastāvdaļas, kuras mēs tikko iemācījāmies. Tad es paņemu rakstāmo un es pielieku, kas man ir šis, tad kas man ir šis, kas man ir šis un šis. Ja, un galu galā tad mums noteikti jau ir 4 sastāvdaļas, lai varētu veidot to visu elektrisko ķēdi. Kā tas izskatīsies? Tātad paņemam papīra lapu, uzzīmējam visas tās 4 sastāvdaļas sev. Tātad tā man būtu. Es varu uzzīmēt mazu spuldzīti. Tad man ir vēl viena sastāvdaļa. Un tad man ir vēl viena sastāvdaļa.
Un to tad visu mēs saliekam kopā. Tātad, kas man ir šeit, kas man ir šeit, šeit un šeit. Un, protams, ja tev pašam ir visas šīs sastāvdaļas, pats pamēģini izveidot to elektrisko ķēdi, kādu vien vēlies. Ja, protams, ja tev tur vēl ir vairākas spuldzītes, vairākas lietas, visu to saliec un galu galā ir. Ja tad, nu ko, kopīgi, ja mēs tagad skatāmies, esam šodien iemācījušies diezgan daudz lietas. Tad pirmais, mēs iemācījāmies veselus 5 elektrostaciju veidus. Tad tie mums būs. Kādi bija tie veidi? Hidroelektrostacija, saules baterijas, ģeneratori, kas bija vēl? Termoelektrocentrāls un galu galā atomelektrostacijas. Tātad, ja mēs skatāmies tālāk, tad otra lieta, ko mēs ļoti vērtīgi iemācījāmies, slēdzis. Tagad tev vajadzētu pašam pamēģināt paskaidrot, kāpēc ir vajadzīgs elektriskā ķēdē slēdzis. Kādu vērtību tas dod? Tad, ja mums mājās nebūtu, pieņemsim, visiem apgaismojumiem slēdzis, kā tad īsti būtu? Būtu ērtāk vai ne tik ērti? Tad, cik elektroierīcēm galu galā ir slēdzis tevās mājās? Ja, to arī esam kopā pārbaudījuši. Un pats svarīgākais, tad mēs tagad noteikti zinām, no kā mums sastāv visas elektriskās ķēdes. Tie ir veseli 4 elementi. Tad mums ir patērētājs, vadiņš, slēdzis un barošanas avots. Un tad tos saliekot kopā, vienmēr varēs darboties elektriskā ķēde. Tā kā noteikti esi ļoti, ļoti uzmanīgs darbojoties ar elektrību, jo baterijas pašas nav bīstams, bet kontakts, kas mums ir rozete, ja, tas gan mums ir bīstams, un es ar to ļoti uzmanīgs. Ko? Zinātne ir aizraujoša. Turpin mācīties. Thank you.